Kā rodas lineļas krāsa? Kā tas notiek? Linus pazīst katrs latvietis, vai nu vecmāmiņas galdauts, eļļa pārtikā vai smalcināts lincēklis jogurtā. Šoreiz runa būs par lineļas krāsu, kas ir alternatīva sintētiskiem koku apstrādes līdzekļiem. Lai no lincēklām iegūtu eļļu, tā ar augstās spiešanas metodi tiek izspiesta. Augstā spiešana nozīmē to, ka sēklas apvalks tiek pāršķelts mehāniski, nevis izmantojot karsēšanu vai ķimikāliju iedarbību. Rezultātā ir mehāniski filtrēta eļļa un rauši. Par raušiem sauc sēklas daļu, kas paliek pāri pēc sēklas izspiešanas. Ja eļļa ir bijusi spiesta pārtikas vajadzībām, tad smalcināti rauši nonāk veikalu plauktos kā smalcinātas lincēklas. Ja tā ir bijusi spiesta tehniskajām vajadzībām, tad rauši tiek realizēti lobarībā kā veselīga pārtika zirgiem un teļiem. Lineļas krāsai izmanto eļļu, kas ir spiesta tehniskajām vajadzībām. Atšķirība ir tāda, ka pārtikai domātā sēkla ir vairāk attīrīta no nezāļu piejaukuma. Tālāk eļļa nonāk 1200 litru lielos termokatlos, kur pēc īpašas receptes tā tiek uzvārīta un bagātināta ar skābekli. Tādā veidā no augsti spiestas lineļas tā kļūst par lineļas pernicu. Vārīšana neutralizē bioloģiski aktīvo vidi un nemazāk svarīgi, pernica žūst 7 reizes ātrāk nekā nevārīta lineļa. Tad tiek ņemts atbilstošais minerāla pigments un cirkonija lodīšu dzirnavās, tas tiek malts 8 stundas, padarot pulveri pavisam smalku. Sajaucot eļļu kopā ar šo pigmentu, veidojas pigmenta pasta, kas ir pamatsastāvdaļa lineļas krāsai. Tālāk šai pigmenta pastai tiek pievienotas pārējās sastāvdaļas – citas pigmentu pastas, pernica, svaigi malts māls, precēnīšu un žūšanas uzlabošanas piedevas. Viss, izmantojot mikseri, tiek samaisīts, un produkts ir gatavs pildīšanai bunžās. Pēc tam uz bunžām tiek līmētas etiķetes, un tās tiek fasētas kastēs. Lineļa dziļi iesūcas koka šķiedrās, veidojot aizsardzību arī dziļāk koksnē. Lineļas krāsa ir elpojoša un atmosfēras ietekmē nelobās un neplaisā. Interesants un arī ļoti svarīgs fakts ir tāds, ka ar eļļu piesūcinātas salvetes un lupatas uzreiz ir jāsamērcē spainī ar ūdeni vai jāsadedzina. Saskaroties ar gaisu, lineļa oksidējas un izdala siltumu. Ja šis process notiek slēgtā vidē, piemēram, kaudzē samestās salvetēs vai lupatās, siltums nevar izkļūt un temperatūra pakāpeniski paaugstinās. Ja tās sasniedz kritisko līmeni, tad var notikt spontāna aizdegšanās, bet nesatraucieties. Pats produkts bunžā vai uzklāts uz koka virsmas aizdegties nevar. Ar lineļas krāsu aizsargāts koks kalpos ilgi un novecos skaisti. Kā tas notiek?